reti mums izdodas dabūt, tā teikt, tēvus, jo tikko mēs runājam ar Danu. Tagad mums ir tēvs noķerts, kur ir profesionāļu tēvi. Man bija savādāk, man jau sen tas laiks aizgājis. Dan tēvam tikai viss tas sākās, bet es gribu pa vienu lietu. Es redzēju, Boston Bruins, viņiem ir tie saucamie māmiņu un tēvu tie vakari, kurā uzaicina visu ģimeni. Ja? Pats arī kādreiz, ja būs uzlūgums, uz tādu aizbrauks. Es domāju, ka vajadzētu jau izmantot, protams. Jā, nu tas būtu interesanti. Vienkārši interesanti, kā viņi tur tusē, ko viņi dara tur. Tieši tā vide, viss, tas ir, protams, savādāk. Un redzēt tā, zinot vismaz to Girgensona stāstu, kā garderobas un visu to procesu, kas ir apkārtam hokejām, jā, protams. To. Jūs atceraties pirmo treniņu, kad aizvedāt Danu uz hokeju? Vispār, jā, Danu praktiski... No cik gadiem? Danu es uzlicis uz slidām 2,5 gados. Ārprāt. Tā jau programma ir ielika. Daži vēl staigā. Programma ielika? Ir tā, kad brauc pa darbiem un vadāju... Uz Balderi iespējā... Es gribēju daislidošanu, ja? Nē, uz daislidošanas slidām uzlikt. Tās vadāja regulāri mašīnā līdzi, un Dans braukāja līdzi, un es saku, aizbraucam, varbūt uzslidot. Viņš, jā, davai, laižam. Brīžiem bija tā, aplaiž vienu aplietu, viņš saka, nē, es negribu šodien slidot vairāk. Es saku, labi, neslidosim. Neskatījās uz tos mašīnu, kas tīri laukumu. Man Sandrs, piemēram, uz hokeja aizved, viņš skatījās to mašīnu. Īsti nē, bet daudzi vecāki pēc tam, kad jau sāk trenēties, viņš arī slidoja ar daislidošanas slidām, arī spēlēja hokeju, bet, lai nebūtu tās baltās slidas, tu nopirkt melnošu Čehovs, kā saka, lai vismaz lai neredz, ka tas ir. Neredz, ka tās ir daislidošanas slidas. Jā, daudz vecāki teikt, kā būs tagad, kad uzliks uz hokeja slidām, bet bija viss okei, jā. Cik gados tu redzēji, ka puikam ir tas talants? Ka viņš varētu izaugt par tādu hokejus, kāds viņš šodien ir? Saproti, to tā grūti pateikt. Es domāju, ka pats galvenais tas, ka es viņam neuzspiedu neko, absolūti. Palaid vienkārši. Nē, es ļauju viņam pašam brīvi attīstīties, jo, es domāju, ka tas ir vairāk tā. Nekas pilnīgi netika uzspiests. Tev jādara tas, tev jādara šitas, jā. Vienkārši tas nāca pašam radīja to vidi, lai nāktu viņam pašam no sevis, lai tā interese būtu, un tā, jā. Super. Vai ir kāds brīdis, kad, piemēram, Dans ir pateicis, tēt, paldies tev. Nekai par hokeju, bet vispār, kad cilvēks, sportists, dēls nobriest, viņš kā saprot, bāc, jāsaka tētim paldies. Viņš pasaka par kaut ko paldies? Protams. Un kā vēl? Jā, protams, ar pēdiņās paldies, tēte. Nē, tas tā nav. Nē, tiešām viņš ļoti daudz, un tāpat intervijās ir daudz, viņš ļoti daudz ir pateicīgs, protams. Jo tas jau tā ir, laikam, tiem tēviem ir jābūt bišķiņ ar kaut kā... Ne tā ar galvu, ja, lai izaudzināt dēls, jo tur pasties porziņas, viss tāpat tavēs, kaut kur tev bišķi ir no tam, viss savādāk, ja, es jau biju vēl treneris, ja, tas ir vēl trakāk, ja. Tas ir vēl trakāk. Jā, bet, zin kā, tu nedrīkst treniņā viņam dot, vairāk dot tieši otrādi, tev vēl vairāk viņš ir jāsit nekā tas pārējie, jā. Tā kā, liels paldies, kad saka atbalsti un sagatavojas es tādu mums hokejistu, un man liekas, kad viņš jau brīnums uztaisīs kaut kādu savu. Īsti jau klojas, viņš jau pats gatavojās. Mēs jau redzam, mēs jau gribam. Paldies, ka aizvedāt uz to treniņu. Nē, par to iet runa, kad viņš attīstās ļoti tā organiski, ka viņam visu laiku iet uz augšu, un tas ir baigi. Viņā ir tā mērķtiecība. Tas ir tad jau viņš kaut ko sasniegs. Jā, viņā ir iekšā tā mērķtiecība. Mēs gribam savu Balderi, beidzot. Arī mēs raidījumā Hāras pirms čempionāta arī pēc tam runāja par to, kā cik gadu laikā var redzēt to progresu, kāds ir. Un es domāju, tas ir. Mēs esam hokeja lielvalsts, par to nav šaubu. Pats uzspēlē golfu? Jā, spēlēšu, jā. Jā. Tad tā teikt, lai dēls zanās pakaļ pa bedrītē. Jā, man viņam jāzinās pakaļ. Viss super, paldies. Un tā teikt, lai
lai kā šajā golfa turnīrā, jo mazāk trāp, jo vairāk naudas. Jā. Mazāk, vairāk fondam aizies. Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara. Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Kapteinis. No mans pa kreisi, no Valpa labi kapteinis, bet visinteresantākais, ka golfs šim kungam ir vairāk kā tu. Viņš mežā staigā neisa groziņu, bet ar nojām, jo dzīvo tepat pāri stigai, kā saka tautā. Golfs tev ir, tā teikt, blakus sētā, ja? Vai tu dzīvo blakus šeit golfu? Nu jā, es domāju, ka tas viens no iemesliem, kāpēc es tik daudz viņu spēlēju. Zinu, kā ja būtu kaut kur jābrauc tālāk, tad šeit viņš retāk sanāk. Bet jā, nu pēdējā laikā tas man ievilcis iekšā. Īstenībā šis pasākums pirms 2 gadiem bija tas, kas man... Kaspars Dauga, viņš man te tā kā iet. Kaspars būs šodien? Jā, būtu, cik es dzirdēju, bet jā. Mums kapteinis salīdzinājums. Jā, un viņš man teica, atbrauc spēlēt golfu. Es saku, es nekad dzīvē neesmu rokās turējis. Nekas būs labi. Un ar visu to, ka bija sūdīgi, rītīgi iepatikās. Un tad kopš tā es pagājušo vasaru jau tā bišķi jau nopietnāk sāku. Un, nezinu, man patīk. Forši. Es atceros, ka Armāns Puča, kad mēs vienreiz rakstījām ar raidījumu, viņš teica, tad, kad tu pirmoreiz paņem nūju, golfu nūju, noliec bumbiņu, uzreiz sadrēt, vai pirmo trāpīs pa bumbiņu, 90% netrāpa. Jo tev liekas, ka tas ir nūju un bumbiņa. Nē. Un tev liekas, kā, kas tur ir, bet nav, tur tāpēc, laikam, ir viņš pārēsim pie basketbola, jā? Kāpēc tu vispār spēlē basketbolu tagad? Savā vecumā, jā? Kas tev vēl pietrūkst? Tev vēl tituls pietrūkst, MVP kaut kāds vēl viens? Es tikko dabūju. Kas tev vēl pietrūkst? Jo mēs zinām, ka tu nākamā sezona spēlēs. Kāpēc tev parakstīja līgumu? Nu, zini kā, man vēl joprojām tā sajūta, ka man patīk. Man patīk tā sajūta, uz laukumā spēlēt, uzvarēt, iemest trīnīt. Zini kā, nu, es nezinu, kamēr būs tā sajūta, kamēr nav jāiet kā uz darbu, bet kā uz vienkārši, ka ir forši izbaudīt to procesu, tad... Kamēr treneris nenāc vairs. Nē, bet es ceru tiešām, ja būs galīgi cūdīgi, ka man pateiks, klausies, nu, viss pietiek. Es neapvainošos. Es atceros, ka tu pie manis junioros sāk. Man bija tādas problēmas tev iedot kādu sekt, jo tur bija veči nāca virsū, tev bīdīja iekšā, es atceros. Kā tagad ir? Kā tagad ir tev? Tagad tu bīdi kādu iekšā? Tagad man nebīdi iekšā, tagad es varbūt ne, bet kā, nu, arī tas ātrums vairs nav tāds, kā bija kādreiz loģiski, bet tagad atkal to visu var bišķiņ ar pieredzi gudrāk, nu tu zini, kur un kur skriet, kāpēc skriet, un tad arī, nu vēl es saku, nu Normam bija laba sezona, ko, nu jā. Viens vēl par to nestāst, par to brīnās, ka... Brīnās. Kā varētu būt tik labi, jā? Es tam brīnos, kur var atrast motivāciju, jo dzīvē ir tik daudz lietas, ko var darīt, ja? Nu, tev tādas iespējas. Bet, zin kā, nu man puika trenējās basītī, un man kā gribās, ka viņš pēc iespējas ilgāk redz to, zin kā, es trenējos, kā es strādāju, kā es spēlēju, un tad varbūt, ka tas viņam arī kaut kādā ziņā palīdzēs. Mēs pirms ierakstā tieši runājām, kā ir tev kā spēlētājiem, ja tev treneris jaunāks par tevi. Negribas viņš teikt paklusēt, tagad es pateikšu, kā ir mani pieredze. Nē, zin kā, nav vispār tā, nē, nu, godīgi, es pirmkārt, es tam nepievēršu uzmanību, otrkārt, man jau no mazām dienām vecāki ir iemācījuši, ka treneris jāklaus, trenerim vienmēr ir taisnība, un tad beigās nav jau svarīgi, cik, no paši man prasīja kaut, es jau vasaras līgā spēlēju, mums Bekija Hemona bija, kā ir, ka treneris sieviete, nu, nekā, nu, nav starpība, nav, kā, nu, tu pār taimotā tev uzzīmē uz tāfelīdz kaut ko dēļ un spēlēt, jo nedomā, cik viņam gadi ir, vai vīrietis vai sieviete, Augustā sāksies Eiropas čempionāts Latvijā, kas 90 gadus atpakaļ Latvija izcīnīja pirmo Eiropas čempionu titulu. Vai tu ir tāds sajūta, ka jūs šogad arī varētu izšaut? Zini kā, izšaut, es pat neteiktu, ka tas būtu izšaut, mēs pasaules kausā izšāvām. Nē, jā, bet piektā jā, bet medaļa Karina. Es tāpēc saku, izšaut, zini kā, man svarīgākais, tā ir medaļa. Izšaut ir medaļa. Protams, kā, pa sajūtām, es nezinu, tu pats ej, sajūta, es tev baidīšu, ka mēs sāksim trenēties, ka sāksies nometni, tad tu redzēsi jau to, jo, piemēram, pagājušajā gadu kvalifikācijā olimpiskajā nebija tā sajūta. Jūs jau nebijāt formā nevienu. Tas sagatavošanās viss atbrauc pēc sezonām, tāpēc es ceru, ka tagad viss būs atpūtušies, sāksies labi nometni, labi gatavošanās, un to sajūtu, vajadzētu, zin kā, galvenais jau, lai mēs ar tām... Ko tu nevajadzētu. Nē, es domāju, tas jau nav slikts, ir jau pielādēs izšaut. Tāpēc ir labi, ka ir tā pagājušā gada pieredze. Tomēr tas,
Viss būs piezīmēts. Jā, nu, kaut kādā ziņā jau tāda atmosfērā, ar tādu atbildību jau būs spēlēta savu skatītāju priekšā. Ganais, lai mēs esam tai savā ritmā. Un ar top komandām, kad spēlē, nu, tu zini, nu, tās pasaules kausā, tur varēja pa 2 punktu varēja vinēt un varēja arī zaudēt tās spēles. Galvenais, lai visas tās spēles tu esi spēlē, lai tev ir iespēja viņas uzvarēt un tad, teiksim tā, nu, būt tajā līmenī, kur mēs tagad esam. Par KP, es gribu pateikt, jā. Nu, kas ir spēlēt ar KP un bez KP tev pašam? Nu, es saku, tās divas dažādas komandas. Man pašam tās spēles, ko mēs esam spēlējuši kopā, ir super viegli. Uzbrukums, viņš piesaist visu, tu tikai stāv gaidi, kā atnāks iemest brīvu trīnīt, tieši tā. Un aizsardzībā. Es nezinu, atceries to spēli pret Turciju, bet mēs arī krīt visu. Viņš tur zem tā groza, nu viņi tur baidās cilvēki iet. Es sēdu savu mazo, man galvenais, lai neuzmet trīnīt, un es saku, davai, ej iekšā. Un viņi jau beigās tur saidriblē sodu laukumā, ierauga KP. Apakaļ ārā. Nu kā, nu tas ir pavisam, nu nenovērtējami. Es saku, varbūt viens vai viņš tur iemet vai neiemet, bet tas, ka viņš laukumā, nu tas, man liekas, tas ir nenovērtējami. Mums ir 300. raidījums šodien, tāpēc mēs esam šeit. 300. Vairāk kā 7 gadi esam kopā. Un es esmu mēģinājis tagad galvā skaitīt, man liekas, tev ar brāli kopā mēs esam iedevuši kaut kāds 5 naglas. Kas ir naglas? Nu, piemēram, nu tur Bertāna nagla. Nē, mums ir kaut kāda nagla un pat tam pagod tevi kaut kāda situācija. Tas ir labs kaut kas, jā? Tas ir labs, jā. Tur nekas slikts nav. Tas nav, mēs slikts naglas nedodam. Jā. Mēs krieviem tikai dodam sliktās naglas. Tur tās dodam. Jā, tā kā, jā, jūs mums esat bieži viesi un bez golfa, ko tu vēl vasarā? Kas vēl tev ir tāds hobijs atpūsties? Nu, īstenībā tas arī tagad paņem to laiku. Nē, nu man paralēli jāuztur sev formā, jātrenējās. Nekā es vairs nevaru savā vecumā paņemt mēnesi brīvu un pēc tam domāt, ka es varēšu atsākt. Man visu laiku jāuztur sev un tad golfs, nu tepat mājās laiks ar ģimeni. Kā to māju, tad visu laiku ir ko darīt. Daudz braukājas apkārt ģimenē. Jā, nē, man prasa. Nu, brauks kaut kur pēc sezonas, saka, nē, man patīk mājās, es taču negribu nekur braukt. Nu, lai būtu bišķi jautrāk, tad es pastāstīšu to, ka manos laikos visi... Tas bija pirms kādiem gadiem 50. Jā, nu 50 nebija mazāk, bet principā manos laikos visi basketbols brauc spēlēt futbolu vasarā. Tagad visi brauc golfu, tur vēl kaut ko, bet nu varbūt tenisu, jā, tādu vieglāk. Tā ir tagad tāda baidās to, ka tur kājas var atsist vai kaut kā tā. Es domāju, ka tas ir viens, jo, nu, lai tu vari mierīgi spēlēt futbolu, bet tāpatās tas kontakts tev kāds var ielikt celī vai kaut ko. Nu, tas ir tie lielie kontrakti vainīgi, jā. Tas ir viens risks, un jā, nu es nezinu, tenis un tāds. Man liekas, ka man arī pavisam citādāk. Nu, es komandas sports basīt spēlēju, un man gribās te reku golfā. Es nevienu nevaru vainot. Ja es sūdīgi uzsit, es pats esmu vainīgs. Jā, bet tur var kādu nogrūst, ja tev neiet. Nu, ja par to stāst, nu tā kā tas vairāk... Nogrūst var visos sporta veidos. Nē, nu labi, bet tur var pēc noteikumiem. Nē, nu tāpēc, es saku tā... Nu, ko Dāri? Paldies. Novēlēsim tev tiešām veiksmīgi Eiropas čempionātu. Tu esi daudziem paraugs, kā var spēlēt vecumā šādā, nu, es domāju, sporta profesionālajā karjerā. Un piedod, bet varbūt, zin kā, tev jācīnās pa sastāvu tagad, tā konkurence ir milzīga. Protams, par to jau, tas viss ir. Bet gan jau, kapteini tāpat, kā Daugavīgs. Tas Daugavīgs ir, es nezinu. Viņu var ielikt tagad sastāvā kā kapteini. Bet katram savā vietā. Spēlēs 12 labākie, tā kā tur vispār. Cepurnos. Labi, paldies tev. Veiksim. Tagad mums jāparunā. Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara. Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.